Šobrīd Ķīnā gandrīz nav neviena ietekmīgāka cilvēka par Xi Jinpingu. Viņš ir Ķīnas komunistiskās partijas augstākais līderis, valsts prezidents un arī Ķīnas augstākās militārās institūcijas vadītājs. 2018. gadā Ķīnas konstitūcijā tika atcelts prezidenta pilnvaru termiņa ierobežojums. Pēc tam 2022. gadā Xi Jinpings ieguva 3. termiņu kā komunistiskās partijas vadītājs, ko iepriekšējie Ķīnas līderi nebija darījuši vairākas desmitgades. Tāpēc Xi bieži tiek salīdzināts ar bijušo līderi Mao Dzedunu. Taču viņu abu saikne ir daudz dziļāka nekā tikai tas, ka abiem bija liela vara. Pirms Xi Jinpings vēl bija dzimis, viņa tēvs Xi Junšuns jau bija komunistiskās revolūcijas dalībnieks. Un, lai saprastu, kā sākās Xi ģimenes stāsts, mums jāatgriežas laikā, kad komunistu kustība Ķīnā gandrīz tika sakauta. 1930. gados Ķīnā notika pilsoņu karš. Pretī stājās nacionālistu valdība, ko vadīja Čans Kaiši, un komunistu spēki, kuru sastāvā bija Mao Dzeduns. Tajā laikā nacionālisti kontrolēja lielāko daļu valsts un atkārtoti mēģināja ielenkt un sagraut komunistu bāzi. Viena no svarīgākajām komunistu bāzēm tajā laikā atradās Dziansi, dienvidaustrumu Ķīnā. 1934. gadā to ielenca spēcīgāki nacionālistu spēki. Komunistiem sāka trūkt pārtikas un krājumu. Ja viņi paliktu tur, pastāvēja liela iespēja, ka viņi tiktu pilnībā sakauti. Tāpēc 1934. gada 16. oktobrī liela daļa sarkanās armijas sāka atkāpties. Vairāk nekā 85,000 karavīru kopā ar citu komunistu personālu izbēga no nacionālistu spēku ielenkumu. Šī atkāpšanās kļuva par sākumu tam, ko tagad sauc par lielo gājienu. Tas nebija vienkārši pārvietošanās uz citu vietu. Tomēr sarkanā armija devās pa ļoti tālu maršrutu, viņus joprojām vajāja un uzbruka nacionālistu armija. Viņi šķērsoja kalnus, upes, augstas vietas un grūtu reljefu. Daudzi karavīri gāja bojā, saslima, tika atdalīti vai pilnībā pameta grupu. Lielā gājiena sākumā Mao vēl nebija galvenais, kurš vadīja militāro stratēģiju. Toreiz liela daļa viņa ietekmes tika zaudēta, jo citi komunistu līderi neievēroja viņa atbalstīto partizānu taktiku. Tā ir cīņas metode, kas izmanto ātrus uzbrukumus, izvairīšanos no tiešas lielas kaujas un reljefa izmantošanu, lai apgrūtinātu pretinieku. Taču situācijai sarkanajā armijā pasliktinoties, Mao pozīcija atkal kļuva spēcīgāka. 1935. gada janvārī svarīgā komunistu līderu sanāksmē Dzunģī viņš atgriezās kā viens no galvenajiem grupas militārajiem un politiskajiem līderiem. Viņš mainīja armijas kustību un cik vien iespējams izvairījās no vietām, kur nacionālistiem būtu vieglāk viņus apturēt. Pakāpeniski mainījās viņa ceļojuma virziens. Viņu mērķis bija nokļūt uz ziemeļiem, Šansī provinces daļā, kur jau atradās citas komunistu vienības un revolucionārās bāzes. Un tieši šeit parādās Xi Jinpinga tēva vārds. Xi Junšu bija viens no jaunajiem komunistu revolucionāriem, kas palīdzēja izveidot komunistu bāzi Šansi un Gansu reģionā. 1934. gadā viņš kļuva par vienu no revolucionārās valdības vadītājiem šajā apgabalā. Līdz 1935. gadam tur esošās komunistu bāzes kļuva par svarīgu drošu patvērumu armijām, kas izdzīvoja lielo gājienu. 1935. gada oktobrī Mao spēki sasniedza Ziemeļšansi. Tikai neliela daļa no armijas, kas sāka lielo gājienu, sasniedza tā beigas. Taču komunistu kustība izdzīvoja, un vēl svarīgāk, Mao iznāca no krīzes kā daudz spēcīgāks līderis. Šī ģimenei notikumi Šansi bija ļoti nozīmīgi. Xi Jinpinga tēvs piederēja pie revolucionārās paaudzes, kas palīdzēja izveidot vietu, kur komunistu spēki atkal varēja nostiprināties. Un te nu tas ir, pēc lielā gājiena. Mao Dzeduna pozīcija komunistu partijā strauji nostiprinājās. Tā kā sarkanās armijas galvenie spēki izglābās no gandrīz drošas iznīcības, uzticība viņa vadībai pieauga. Turpākajos gados pakāpeniski viņš ieguva kontroli pār politisko partiju un armiju, līdz kļuva par galveno komunistu kustības līderi Ķīnā. Ir svarīgi saprast, kā darbojas vara komunistu partijā, jo liela daļa no tā ir Xi Jinpinga stāsts. Es tev to paskaidrošu lēnām, lai tu saprastu. Ir liela centrālā komiteja, ko veido daudzi augsta ranga partijas amatpersonas. No šīs komitejas tiek izvēlēta mazāka grupa, ko sauc par politbiroju. Un politbiroja iekšienē ir vēl mazāka un vēl ietekmīgāka grupa, ko sauc par politbiroja pastāvīgo komiteju. Un viņi ir starp augstākajiem Ķīnas līderiem. Viņi pieņem svarīgākos valsts lēmumus. Vienkārši sakot, komunistiskā partija nosaka galveno Ķīnas virzienu.
un valdības aģentūras ir tās, kas īsteno šos lēmumus. Tagad, kad Mao kļuva arvien ietekmīgāks, viņš vēl vairāk nostiprināja savu ietekmi partijā. 1945. gadā komunistiskā partija oficiāli noteica tā saukto Mao Dzeduna domu kā partijas galveno vadlīniju. Tādējādi Mao nebija tikai politisks līderis. Tieši viņa idejas kļuva par komunistu kustības virzības centru. Pēc 4 gadiem, kad komunistu spēki uzvarēja lielāko daļu Ķīnas pilsoņu kara, 1949. gada 1. oktobrī, Mao paziņoja par Ķīnas Tautas Republikas dibināšanu. Nacionālistu valdība Čana Kaišaka vadībā atkāpās uz Taivānu. Vienlaikus ar jaunās valdības izveidi daudzi komunistu revolūcijas veterāni ieņēma svarīgus amatus. To vidū bija arī Xi Jinpinga tēvs Xi Junšuns, tā kā viņa ģimene bija daļa no vecās revolucionārās elites. Xi Jinpings uzauga kopā ar citu ietekmīgu revolucionāro ģimeņu bērniem, kurus vēlāk sāka dēvēt par princīšiem. Taču Mao valdīšanas laikā tuvība ar partiju nebija garantija drošībai. 1962. gadā Xi Jinpinga tēvs zaudēja varu pēc tam, kad tika apsūdzēts politiskā skandālā. Viņš tika atcelts no augstā amata un ilgu laiku izmeklēts, kā arī izolēts no ierastās politiskās dzīves. Pēc dažiem gadiem viņa situācija vēl vairāk pasliktinājās, kad sākās kultūras revolūcija. Mao uzsāka kultūras revolūciju 1966. gadā. Tās mērķis bija atkal stiprināt revolucionāro garu un izskaust cilvēkus, kurus viņš uzskatīja par novirzījušiem no pareizā komunisma virziena. Taču tas noveda pie plašiem nemieriem. Skolotāji, intelektuāļi, valdības amatpersonas un pat veterānu komunistu līderi tika pazemoti. Viņus vajāja, ieslodzīja vai spīdzināja. Lielu lomu šeit spēlēja sarkanie gvardi. Jaunieši, kuri atbalstīja Mao un meklēja un uzbruka cilvēkiem, kurus uzskatīja par ienaidniekiem. Pat daži bijušie varenie līderi neizglābās. Viens no viņiem bija Liu Xiaoci, bijušais Ķīnas prezidents, kurš tika atstādināts no varas un nomira ieslodzījumā. Arī Xi Junšuns atkal tika vajāts. Viņš tika pakļauts publiskai pazemošanai un ilgam ieslodzījumam. Sakarā ar viņa tēva krišanu arī Xi ģimene zaudēja savu iepriekšējo komfortablo dzīvi, un tas tieši skāra jauno Xi Jinpingu. 1969. gadā Xi Jinpings vēl nebija sasniedzis 16 gadu vecumu, kad viņu nosūtīja uz Liandziahe, nabadzīgu lauku ciematu Šansi provincē. Šī bija daļa no plašas programmas, kas nosūtīja miljoniem jauniešu no pilsētām uz laukiem, lai dzīvotu un strādātu kopā ar zemniekiem. Tas bija ļoti atšķirīgi no dzīves, pie kuras Xi bija pieradis Pekinā. Viņš dzīvoja vienkāršā alas mājoklī, kas ir raksturīgs šai Šansi provinces daļai. Viņš veica smagus lauku darbus, nesa kravas un dzīvoja vietā, kur trūka daudzu pamata lietu, kas viņam agrāk bija pieejamas pilsētā. Viņš gandrīz 7 gadus pavadīja Liandziahe. Tikai dažu gadu laikā no augsta komunistu amatpersonas dēla Xi kļuva par pusaudzi, kurš strādāja grūtos laukos, kamēr viņa tēvs vairs nebija pie varas. Taču notika kas neparasts. Tā vietā, lai pilnībā attālinātos no komunistiskās partijas ģimenes likteņa dēļ, viņš izdarīja tieši pretējo. Atrodoties Liandziahe, viņš atkārtoti mēģināja iestāties komunistiskajā partijā, līdz beidzot tika pieņemts. Un, kad beidzās Mao laikmets, partija, kas kādreiz sagādāja ciešanas viņa ģimenei, kļuva par pašu ceļu, ko Xi Jinpings izmantoja, lai pakāpeniski kāptu augšup līdz augstākajai varai Ķīnā. Kad Mao Dzeduns nomira 1976. gadā, Ķīnai nebija vajadzīgs tikai līderis. Komunistu partijai bija arī jāuzlabo sistēma, kas deva Mao tik milzīgu varu. Daudzi veterāni, amatpersonas, kuras tika atstādinātas vai sodītas kultūras revolūcijas laikā, pamazām tika atgrieztas valdībā. Viens no svarīgākajiem no viņiem bija Deng Xiaopings, veterāns komunistu līderis, kurš 2 reizes tika atstādināts no varas Mao laikā. 1970. gadu beigās Dengs kļuva par visspēcīgāko Ķīnas līderi, lai gan viņš nekad nekļuva par prezidentu vai komunistiskās partijas ģenerālsekretāru. Tā vietā, lai apvienotu visas augstākās pozīcijas vienā cilvēkā, kā tas bija Mao laikā, vara tika vairāk sadalīta starp dažādiem līderiem un institūcijām. 1981. gadā komunistiskā partija izdeva svarīgu oficiālu savas vēstures izvērtējumu. Tajā tika atzīta Mao loma Ķīnas Tautas Republikas dibināšanā, taču tika arī nosodītas lielās kļūdas, kas pieļautas kultūras revolūcijas laikā. Vienlaikus tika uzsvērta kolektīvā vadība. Tas nozīmē, ka nevienam cilvēkam nevajadzētu vienpersoniski pieņemt lēmumus visas valsts vārdā. Dengs arī būtiski mainīja ekonomiku,
pamazām Ķīna tika atvērta ārvalstu investīcijām, privātajam biznesam un startautiskajai tirdzniecībai. 1979. gadā Dena vizīte Amerikas Savienotajās valstīs bija skaidrs Ķīnas jaunā virziena simbols. Nākamajās desmitgadēs ekonomiskās reformas, kas tika uzsāktas viņa laikā, palīdzēja valstī strauji augt ekonomiski. Taču tas nenozīmē, ka Ķīna kļuva demokrātiska. Komunistiskā partija saglabāja kontroli pār politisko sistēmu. 1989. gadā Pekinā un citās pilsētās notika plaši protesti. Tiananmen laukumā daudzi studenti un iedzīvotāji pieprasīja politiskas reformas un lielāku brīvību. Jūnijā valdība izmantoja militāru spēku, lai izbēgtu protestu. Precīzi bojāgājušo skaits joprojām nav zināms, taču ir skaidrs, ka daudzi gāja bojām. Pārmaiņu laikā Ķīna sāka savu ilgo politisko karjeru Xi Jinping. Pēc sava laika laukos Xi varēja studēt Tsinghua Universitātē Pekinā. 1970. gados viņš jau bija komunistiskās partijas biedrs. Un tā vietā, lai paliktu tikai tuvu centrālajai valdībai, Xi izvēlējās veidot karjeru dažādās Ķīnas daļās. 1980. gadu sākumā viņš strādāja Džendinas apgabalā, Hebejas provincē, netālu no Pekinas. Šī nebija augstākā pozīcija un arī nebagātākā vieta Ķīnā, taču tieši šeit Xi sāka iegūt tiešu pieredzi vietējā pārvaldē. Pēc tam viņš pārcēlās uz Fudzianas piekrastes provinci, kas atrodas pretī Taivānai. Viņš vairāk nekā 17 gadus strādāja dažādos amatos Fudzianā. Viņš bija vietējais ierēdnis, pilsētas vadītājs, provinces vadītāja vietnieks un vēlāk arī gubernators. Tādējādi Xi redzēja, kā vietējā ekonomika un valdība tiek vadīta laikā, kad Ķīna strauji atvērās uzņēmējdarbībai un starptautiskajai tirdzniecībai. No Fudzianas Xi pārcēlās uz Džedjanu. Tā ir bagāta piekrastes province, kas pazīstama ar daudziem privātu uzņēmumiem. Viņš kļuva par gubernatoru tur un pēc tam par partijas sekretāru, augstāko komunistiskās partijas amatpersonu provincē. Ilgu laiku Xi nebija uzreiz uzskatīts par spēcīgāko vai pamanāmāko kandidātu, lai vadītu Ķīnu. Bet viņš izveidoja kaut ko svarīgu. Ilgu vadības pieredzi dažādās vietās un kontaktus komunistiskās partijas iekšienē. Lielā iespēja pienāca 2007. gadā. Šanhajā izcēlās liels korupcijas skandāls, un pilsētas iepriekšējais partijas sekretārs tika atlaists. Xi tika nosūtīts kā jaunais komunistiskās partijas vadītājs Šanhajā, vienā no svarīgākajām pilsētām Ķīnā. Viņš tur palika tikai 7 mēnešus. 2007. gadā, oktobrī, Xi tika izvēlēts par politbiro pastāvīgās komitejas locekli. Tajā brīdī viņš jau bija viens no 9 ietekmīgākajām amatpersonām Ķīnā. Pēc gada viņš kļuva arī par valsts viceprezidentu. Šie amati skaidri ierindoja viņu starp iespējamajiem nākamajiem līderiem. Un 2012. gadā, pēc Hu Jintao atkāpšanās no ģenerālsekretāra amata, Xi Jinping ieņēma augstāko amatu komunistu partijā. Vienlaikus viņš ieguva arī vadību centrālajā militārajā komisijā. Tāpēc viņš kontrolēja augstāko partijas un militāro vadību. 2013. gadā viņš kļuva arī par Ķīnas prezidentu. Pēc gandrīz 30 gadu kāpiena no vietējās valdības līdz Pekinai, Xi Jinping tagad ir pašā virsotnē. Taču šeit sāka mainīties sistēma, kas tika izveidota pēc Mao. Kolektīvā vadība, kas bija svarīga Dena un nākamo līderu laikā, pamazām zaudēja savu nozīmi. Kamēr Xi iegūst arvien vairāk varas, viens no viņa pirmajiem lielajiem soļiem bija plaša mēroga cīņa pret korupciju. Tūkstošiem amatpersonu, sākot no zemākā līmeņa līdz pat augstākajiem komunistiskās partijas locekļiem, tika izmeklēti un sodīti. Šīs kampaņas mērķis bija attīrīt valdību no korupcijas. Un vienlaikus daudzi ietekmīgi politiķi, kuri varētu būt šķērslis Xi, zaudēja savas pozīcijas. Un kamēr šī kampaņa turpinājās, pakāpeniski kļuva redzams, ka līderis, kurš kādreiz tika izraidīts no Pekinas pusauģa gados, ne tikai atgriezās varas centrā, viņš sāka arī mainīt to, kā pati vara darbojas Ķīnā. Xi Jinpinga valdīšanas pirmajos gados pretkorupcijas kampaņa strauji paplašinājās. Daudzi augsta ranga komunistiskās partijas un militārie amatpersonas tika izmeklēti, atlaisti vai ieslodzīti. Viens no lielākajiem gadījumiem bija Zhou Junsjāna lieta, bijušais politbiroja pastāvīgās komitejas loceklis un bijušais Ķīnas iekšējās drošības vadītājs 2015. gadā. Viņam tika piespriests mūža ieslodzījums par korupciju un citiem noziegumiem.
Turpmākajos gados miljoniem partijas amatpersonu tika sodīti par dažādiem disciplināriem pārkāpumiem. Kampaņa turpināsies līdz 2026. gadam. Tostarp tiek uzsāktas jaunas izmeklēšanas pret augsta ranga militāriem amatpersonām. Komunistiskajai partijai kampaņa parāda, ka nevienam amatpersonam nevajadzētu būt drošam, ja viņš ir iesaistīts korupcijā. Taču pēc dažu analītiku domām tam ir arī liela politizācija. Daži agrāk ietekmīgi amatpersonas vairs nav pie varas, kamēr vairāk līderu, kas ir tuvi Sī, ieņem svarīgas pozīcijas. Šī iemesla dēļ vara viņa vadībā kļuva vēl centralizētāka. Vienlaikus vēl vairāk pieauga arī Sī personīgais politiskais status. 2017. gadā Komunistu partijas konstitūcijā tika iekļauta Sī Dzinpina doma par sociālismu ar tīniešu īpatnībām jaunajā laikmetā. 2021. gadā tika pieņemta trešā nozīmīgā vēsturiskā rezolūcija visā tās vēsturēm. Liela daļa dokumenta uzsver šī lomu kā galvenajam līderim komunistu partijas jaunajā laikmetā. Kamēr Sī pozīcija Ķīnā kļūst arvien spēcīgāka, arī valsts vara ārpus tās robežām pieaug. Sī vadībā Ķīna turpināja strauji stiprināt savu militāro spēku un kļuva aktīvāka tādos jautājumos kā Taivāna un Dienvidķīnas jūra. Nacionālā drošība kļuva par valdības politikas centrālo jautājumu, tostarp tika ieviesta stingrāka kontrole pār informāciju, tehnoloģijām un internetu. Hongkongā pēc plašajiem protestiem 2019. gadā notika būtiskas pārmaiņas. 2020. gadā Pekina ieviesa Nacionālās drošības likumu, kas paredz smagus sodus par tādiem noziegumiem kā atdalīšanās, graujoša darbība un sadarbība ar ārvalstu spēkiem. 2024. gadā Hongkonga pieņēma vēl vienu drošības likumu. Ķīnas un Hongkongas valdība apgalvo, ka šie likumi ir nepieciešami drošībai un stabilitātei. Savukārt kritiķi un dažas ārvalstu valdības iepriekšējās politiskās brīvības un opozīcijas iespējas Hongkongā ir ievērojami samazinājušās. Vēl viens pretrunīgs Sī Dzinpina laikmeta aspekts bija saistīts ar Xinjianu. Tā ir mājvieta daudziem uiguriem, etniskai grupai, kuras lielākā daļa ir musulmaņi. 2022. gadā ANO cilvēktiesību birojas paziņoja, ka pret uiguriem un citām musulmaņu kopienām notiek nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Tajā skaitā plaša patvaļīga aizturēšana, un birojas norādīja, ka daži no izdarītajiem pārkāpumiem varētu sasniegt starptautisko noziegumu līmeni. Ķīnas valdība stingri noraida šādas apsūdzības un apgalvo, ka tās programmas Xinjianā ir vērstas uz cīņu pret terorismu, ekstrēmismu un nabadzību. Taču viens no lielākajiem sabiedriskajiem izaicinājumiem Sī vadībā radās Covid pandēmijas laikā. Ilgu laiku Ķīna īstenoja tā saukto nulles Covid politiku. Tika izmantoti lockdowni, masveida testēšana un stingra karantīna, lai ierobežotu vīrusa izplatību. Līdz 2022. gada beigām tam jau bija liela ietekme uz ikdienas dzīvi un ekonomiku. Pēc ugunsgrēka Urumči pilsētā Sinģenzinā, kurā saskaņā ar oficiālajiem datiem gāja bojā 10 cilvēki, dažādās pilsētās izcēlās protesti. Daudzi cilvēki pieprasīja izbeigt stingros Covid ierobežojumus. Un dažos protestos pat izskanēja reti sastopami aicinājumi pret pašu Sī un komunistisko partiju. Jau pēc dažām dienām Ķīna ātri samazināja daudzas galvenās zero Covid sistēmas daļas. Līdz 2022. gada decembrim tika izbeigti daudzi lockdowni, masveida testēšanas prasības un citas stingras ierobežojumus. Aiz šīm pārmaiņām slēpjas daudzi iemesli. To vidū ir ekonomiskais spiediens un valdības gatavošanās atvēršanai. Taču pēc Reuters teiktā palīdzēja arī plašās protesti, lai pātrinātu lēmuma pieņemšanu. Vēl pirms šiem protestiem Sī jau bija guvis vēl vienu nozīmīgu politisko uzvaru. 2022. gadā, oktobrī, viņš atkārtoti tika ievēlēts par komunistiskās partijas ģenerālsekretāru uz 3. 5 gadu termiņu. Vienlaikus tika iepazīstināta jaunā 7 locekļu politbiroja pastāvīgā komiteja, kuru veidoja amatpersonas, kas tiek uzskatītas par tuviem vai politiski saskaņotiem ar Sī. Un tīrīšana augstākajos amatos pēc tam neapstājās. No 2023. līdz 2026. gadam vairāki augsta ranga militārie amatpersonas un valdības pārstāvji tika izmeklēti vai atlaisti vienu pēc otra. 2026. gadā pat ģenerālis Džans Jušija, bijušais viens no augstākajiem centrālās militārās komisijas amatpersonām un jau sen uzskatīts par tuvu Sī, tika pakļauts izmeklēšanai. Tas parāda, ka vadība turpina izmantot pretkorupcijas kampaņu pat pret cilvēkiem, kuri agrāk bija vistuvākajā lokā.
Taču tagad Ķīnas situācija ir sarežģītāka nekā tad, kad šī pirmo reizi stājās amatā. Tās ekonomika joprojām ir ļoti liela, un tā joprojām ir viena no spēcīgākajām valstīm pasaulē. Tomēr tagad ekonomiskā izaugsme ir palēninājusies salīdzinājumā ar iepriekšējām 10 gadiem, kamēr valsts saskarās ar tādām problēmām kā nekustamā īpašuma sektora vājums, augsts parāds un vājš iekšzemes pieprasījums. Šeit var redzēt, cik tālu ir ticis Xi Jinping. Pusauģa gados viņš redzēja, kā viņa tēvs zaudē varu un pats tika nosūtīts uz laukiem Mao laikā. Pēc tam tā vietā, lai pamestu komunistisko partiju, viņš izmantoja to pašu politisko sistēmu, lai pakāpeniski kāptu augšup no vietējās valdības līdz pat augstākajam amatam Ķīnā. Un šeit arī var redzēt lielākās pārmaiņas Ķīnas modernajā politiskajā vēsturē. Pēc Mao nāves nākamie līderi centās novērst pārmērīgu varas koncentrāciju vienas personas rokās. Xi vadībā liela daļa šīs varas atkal tika centralizēta augstākā līdera rokās. Tāpēc Xi Jinpinga stāsts nav tikai viena cilvēka stāsts, kurš atguvās pēc savas ģimenes krišanas. Tas ir arī stāsts par to, kā Ķīnas vadības sistēma atkal mainījās. No laika pēc Mao mēģināja sadalīt varu, līdz laikam, kad partijas virziens. Valdība un armija atkal ciešāk koncentrējas ap vienu līderi.